Sāc. Esiet sveicināti brīvības modinātāji kārtējā sērijā. Šī jau mums ir 36. reize. Dažādu iemeslu, objektīvu, arī daļai subjektīvu iemeslu pēc mēs šādā sastāvā nebijām izgājuši ēterā jau kādu laiciņu, bet mēs tagad esam labojušies un atkal esam pilnā sastāvā atpakaļ. Prieks, ka tu esi labojies. Jā, viennozīmīgi. Pa šo laiku ir notikuši diezgan daudzas dramatiskas lietas pasaulē. Kā zināms, ir mums vēl viens karš tagad. Un kā tas parasti mēdz būt, tad, ja mēs atceramies, tad, kad sākās pirmais karš, tad faktiski bīstamais vīrus uzreiz kļuva ļoti maz bīstams. Viņš vienkārši aizgāja pagrīdē, jo viņu, Un tagad, kad sākās otrais karš, tad pat jau paziņojums izskanēja, ka jau pavisam viņš vairs nesot bīstams. Viņš vispār vairs nav bīstams, viņš ir pārdomājis, ko viņš slikti ir izdarījis un ir atkāpies pēkšņi. Jo redz, tas viss ir atkarīgs no politiskiem lēmumiem, nevis no paša vīrusa vai slimības izpausmes kā tādas, ko viņš dara vai nedara, bet no lēmumiem, no politikas, no visādiem laikapstākļiem. Tad tu vēlies teikt, ka zinātne ir kļūdījusies? Nē, zinātne jau īstā zinātne jau nekad neteica to, ka tas ir kaut kas bīstams. Nē, tā mūsu zinātne. To teica mediji un faktiski, lai arī kā tur būtu, varam apsveikt viens otru un visus mūsu ar to, ka pirmo smadzeņu skalošanas fāzi tie, kas ir izturējuši, tie ir izturējuši. Apsveicam. Tā tad izrādījās, ka mums laikam ir bijusi taisnība no pašas pirmās dienas, ko mēs teicām. Tāpat laikā viss tas, kas notiek pasaulē un tie visi plāni, ja īsti atcelti tomēr nav, kā jau mēs arī teicām, ka faktiski šis ir daudz fāžu projekts. Tas, ko viņi grib izdarīt, un tas mistiskais gada skaitlis 2030 joprojām figurē visur. Tas tiek stumts, par to mēs arī runāsim. Līdz ar to situācija ir sekojoša. Tātad nesen vietējos medijos izskanēja pat minētā prieces vēsts. Negantais vīrus ar nesen katrā TV ekrānā redzamajiem miroņu skaitītājiem vairs netiks uzskatīts par bīstamu infekcijas slimību. Vispār patiešām interesanti, ka to nosaka politiski lēmumi, nevis paša vīrusa vai baktērijas slimības reālai parametri. Vai esam dzirdējuši, ka kādai pasaulē zināmai slimībai ar likumu ir noteikti īpaša pārvaldība, piešķirti parametri, kas tai jādara, noteikts laiks, kur tā izplatās un kad nē. Bet tieši tā tas bija ar šo politisko vīrusu, kura bīstamība faktiski izbeidzās ar to brīdi, kad vajadzēja dot zaļo gaismu, ālēties ar zildzelteniem karogiem, vākt naudu karam. Tāpēc citu Lielbritānijas mājaslapā tieši tāds atzinums par to, ka šī nav bīstama infekcijas slimība, tur atrodams jau kopš 20. gada marta. Ja kāds vēl nav sapratis, kas tas viss īsti bija un kam bija domāti sekojošie lockdowni, terors pret veseliem cilvēkiem, masveida nošpricēšana un viss pārējais, tad jau gan būtu īstais brīdis to saprast. Bet jautājums šobrīd ir tāds, vai tad Covid afēra patiešām ir beigusies? Acīm redzot, ka šajā sadaļā jā, bet kopējais plāns vienotās pasaules valdības izveidei atcelts gan nav un visas 30. gada agendas paliek spēkā. Jau par to pat atklāti iznāk grāmatas, kas pasludina vienoto pasaules valdību kā risinājumu visām šīm viņu pašu pasludinātajām problēmām. Šai grāmatā tiek atklāti pavēstīts, ka cilvēces glābšanai ir vajadzīga viena valdība un tai jābūt despotiskai. Tikai pēc tam pamazām var ieviest kaut kādas atlaides un jāskatās, vai cilvēku uzvedas pietiekoši paklausīgi. Vai tad tas joprojām skaitīsies kaut kāda sazvērestība? Mūsu draugi no Rečekas, vai izlasīsiet un nocenzēsiet arī šo grāmatu, jo tādu plānu pakļaut cilvēks taču nesot.
Bet kamēr Spriņģis kantors meklēs un lasīs šo grāmatu, mēs parunāsim par to, kas reāli pasaulē notiek. Tā skaitā arī jaunā mRNA vakcīnu tehnoloģija tiek izmantota aizvien vairāk, un to lieto arī dzīvnieku potēs, starp citu. Digitālais ID, bezskaidra nauda, bērnu seksualizācija, ekonomikas demontāža un vispārējie procesi pagaidām iet savu gaitu, un Covid histērija, kā jau mēs to teicām no paša sākuma, ir tikai pirmais šoka tests, lai paskatītos, ko ar cilvēkiem vispār var izdarīt. Par šo tēmu vienkārši jānoklausās šis nelielais video rullītis, kur šī būtne, vārdā Marianna Makuzato, pavisam atklāti pavēsta par to, kā šie globālisti uztver cilvēks un kā viņiem iet ar visiem šiem plāniem. Tas, protams, attiecās uz Covid. Mēs esam tikai tik veseli, cik mūsu kaimiņi mūsu ielā, mūsu pilsētā, mūsu rajonā, nācijā un globāli. Vai mēs to atrisinājām? Vai mums tiešām izdevās novakcinēt visu pasauli? Nē. Tādēļ ir ļoti svarīgi izcelt ūdeni kā sākumu globālām darbībām un ko tas nozīmē kopā strādājot to izskatīt gan no globālās, gan no savu interešu perspektīvas. Šīm lietām ir savas līdzības. Tas nevien ir svarīgi, bet ir svarīgi tādēļ, ka mums nav izdevies atrisināt šādas problēmas iepriekš, un tās bija līdzīga rakstura, bet ūdens ir tas, ko saprot visi. Klimata pārmaiņas ir nedaudz abstraktas. Daži cilvēki tās saprot pilnībā, daži saprot mazliet, bet citi nesaprot nemaz, bet ūdens. Katrs bērns zina, cik svarīgi ir, ka tev ir ūdens, kad spēlē futbolu, kad esi izslāpis, tev vajag ūdeni. Tāpēc tas ir tik svarīgi panākt iedzīvotāju iesaistīšanos šajā un tiešām dažos veidos pat eksperimentējot ar šo apziņu par kopējo labumu. Lai mēs šoreiz tiešām varētu panākt to, ko nepanācām citas reizes, cerot, ka neturpināsim izgāzties arī citās lietās. Lūk, ja reiz pilnīgi visus nošpricēt, viņiem tomēr nesanāca, un klimata afēra arī īsti var nebūt visiem interesanta, tad totālas kontrolas ieviešana atliek ķerties pie eksistenciālām lietām, kā pārtika vai ūdens, un sākt eksperimentēt ar tiem. Šis process arī pasaulē nav nekas jauns, jo jau gadu desmitiem globālisti cenšas privatizēt saldūdens krājumus, un tas pats fakts, ka šo dabā visiem par brīvu pieejamo resursu mēs jau pērkam kaitīgās plasmas pudelēs, jau runā pats par sevi. Bet kas īsti ir šī Marianna, vai kā šīs galvenās globālistu runājošās galvas mums tomēr ir jāzina? Tā ir viena no pasaules ietekmīgākajām ekonomistēm, vismaz tā par viņu runā, vairāk grāmatu autore, un viņa regulāri piedalās visas pasaules valdību, organizāciju un dažādu fórumu sanāksmēs, runājot par visu to, kas interesē un kas ir svarīgi ekonomiskajam fórumam. Šī viņas runa iepriekš ir gabaliņš no uzstāšanās tieši tajā fórumā pagājušā gada augustā. Cita starpā vēl 20. gada septembrī parādījās viņas raksts par to, ka tuvākajā nākotnē būšot vajadzīgi arī klimata lockdowni. Tas ietver valdību aizliegumus izmantot privātos auto, tas nozīmē apturēt gaļas lietošanu uzturā, ierobežot pārvietošanos un visu pārējo, par ko esam jau arī runājuši. Vai arī tik drastiskas metodas šobrīd publiski apspriestas it kā vairs netiek, bet šīs tendences jau ir vērojamas ikdienā diezgan labi, jo visi šie procesi tāpat notiek, tikai lēnāk, lai neradītu tik lielu šoku. Bet mērķis tam ir un paliek viens un tas pats. Tā ir totāla kontrola un visu tiesību kaut ko izvēlēties pašiem aizliegumu. Kā tika atzīts, tad vislabāk cilvēkus kontrolēt ir nevis ar abstraktām lietām vai pat medicīnas fašismu, no kura vēl pastāv iespējas kaut kā izvairīties, bet gan ar ikdienā nepieciešamām lietām, kā pārtika un ūdens. Tāpēc arī vērojam visu šo globālistu fondu pastiprināt interesi tajā, ko viņi sauc par ēdienu sistēmu transformāciju, kas nozīmē iejaukšanos cilvēku ēdienkartē, veselīgas pārtikas aizvietošanu ar dažādiem surogātiem un insektiem. Tāpat ir ar ūdeni. Ne jau velti pasaulē intensīvi notiek dažādi šai tēmai veltītas konferences pašos augstākajos pārvaldes līmeņos, ANO un citu organizāciju tribīnēs. Tēma ir tieši tā pati – atrast kaut ko, kas būtu pasludināms par krīzi, un tad piedāvāt savus labo onkuļu risinājumus šai problēmai. Citiem vārdiem sakot, pievākt šo dzīvībai svarīgo resursu pilnīgā kontrolē un izdalīt tikai tiem, kas izrāda paklausību. Īpaši neiedziļinoties visos sīkumos, par ko arī esam stāstījuši reiz vien, šeit ir labi redzams gala produkts visam tam, par ko ir runa. Visu šo sistēmu un kontrolas ieviešanas flagmeni šobrīd ir Ķīna, un tur jau eksistē automāti, kas izsniedz ūdens pudeli, piemēram, pret sejas skanēšanu. Arī veikalos tas viss tur ir. Nevajag pat naudu, viss par jums ir zināms, viss notiek virtuāli,
un viss sociālais kredīts attiecīgi mainās pie katras veiktās darbības, vai tā atbalsta, vai kaut ko runā pretī valdošam režīmam. Tur jau pat pie mums īsti vēl neieviestā QR kodu skanēšanas tehnoloģija jau ir novecojusi, un veikalos izmanto sejas atpazīšanu vai rokas skanēšanu. Tāpēc vēlreiz varam apsveikt visus tos, kuri izturēja pašu intensīvāko smadzeņu skalošanu cilvēces vēsturē, taču būsim modri, jo arī globālisti savas kļūdas ir ņēmuši vērā un turpmāk savus plānus centīsies realizēt ne tik atklāti. Viņu zibens karš īsti nesanāca, bet vēlme jaukties mūsu dzīvēs arī pārgājusi it nemaz vēl nav. Pa šo laiku esam jums vēstījuši par krietnu kaudzi ar visādiem globālistu plāniem un apakšplāniem, ko viņi gribētu realizēt. Kaut kas viņiem ir sanācis, bet kaut kas tomēr arī nē. Jo sabiedrībai kopumā tomēr ir iespējas to ietekmēt un vienkārši nepieņemt absurdas lietas. Ignorēt tās un neiesaistīties tur, kur nevajag. Šoreiz parunāsim par vienu no viņu projektiem, kas šobrīd nav izdevies, un līdz ar to tās ir labas ziņas mums un saprātīgajai cilvēces daļai. Tikām stāstījuši par to, kas ir ESG. Par to bija atsevišķi sižeti un īsumā atgādinot, tā bija domāta kā jaunā kompāniju reitingu sistēma jaunajā inkluzīvā kapitālisma modelī, kur tās tiktu vērtētas nevis pēc ierastajiem kritērijiem, kā darba ražīgums, peļņa, apgrozījums un tam līdzīgi, bet kā pēc ideoloģijas. Vai tā ir pietiekoši zaļa un zila, vai tur ievērotas genderu tiesības, un vai tur ir pietiekoši tā sauktā dažādība. Tas domāts tā, ka cilvēkus darbā jāpieņem ne tik daudz pēc viņa profesionalitātes, bet pēc ādas krāsas un seksuālās orientācijas. ESG bija paredzēts kā instruments, ar kuru globālisti piespiest kompānijas pāriet uz šo jauno inkluzīvo kapitālismu, kas ir līdzīga sociālo kredītu sistēma kā Ķīnā, tikai attiecas uz biznesiem. Jo lielāks šis reitings, jo labāka nosacījuma kreditēšanai un priekšrocības valdības naudas saņemšanai. Lai to saņemtu un tiktu pie visādām subsīdijām, ir jāatbalsta visas iespējamās LGBT+Q, klimata histērija un tam līdzīgas kustības. Pasākuma mērķis bija caurām diennaktīm bombardēt cilvēku apziņas caur mēdījiem ar šo ideoloģiju, ielikt to katrā skolas grāmatā un TV pārraidē, reklāmā, sociālo mēdīju tīklā un darbinieku rokas grāmatā. Tā, lai no tās nekur nevarētu noslēpties, un uz kādu brīdi tā gandrīz arī bija. Tā skaitā Stambulas konvencija ir nekas cits kā daļa no šīs propagandas mašīnas, kur mums joprojām cenšas iestumt kā neskādu aizsardzību. Bet kāpēc par to var sākt runāt pagātnes formā? Jo sabiedrībā šim visam sākās ievērojama pretestība pat šķietami bezcerīgajos rietumos. Bija gan attiecīgo kompāniju boikots, gan finansiāla katastrofa daudzām Holivudas lielbudžeta filmām, kurās attēlota absurda tēlu izvēle, kas absolūti neatbilst vēsturiskajai realitātei. Viduslaika Eiropā vai Skandināvijā nevar būt melni vikingi un tam līdzīgi, taču tieši ar tādām lietām viņi tur pēdējos gados nodarbojās. Brūnās nāriņas un melnās sniegbaltītes cilvēkus pamanījās nokaitināt tā, ka viņi vienkārši pārstāja to visu skatīties. Tad lūk, viena no galvenajām šī saucamā inkluzīvā kapitālisma un ESG sistēmas stūmējām bez Švāba fóruma ir Lina Forestere de Rothschilda. Dzirdot šo uzvārdu, uzreiz jau vajadzētu būt skaidram, kas te notiek, bet kas tad šeit ir pozitīvā ziņa? Augusta beigās Indijā risinājās B20 sanāksme. Tas ir lielā biznesa un politiķu sajiets, un tajā Rothschildu klana patreizējā runājošā galva atzina, ka ESG sistēma tomēr ir izgāzusies. Savā intervijā viņa pietiekoši skaidri atzīst to, ka šis termins un pieeja ir jāmet miskastē, jo ap to sacelta pārāk liela ažiotāža. Tiesa gan turpat izskan arī ieteikums atgriezties sākuma punktā un iespējami aizvietot šo jēdzienu un taktiku ar kaut ko citu, kas publikai nebūtu tik nepieņemams. Tāpēc sabiedrībai tik un tā ir jābūt modrai, jo globālisti šo tā saukto rebrandingu piekop diezgan bieži, ja viņu nolūki to pārāk atklāti un redzami. Tieši tā tas bija, piemēram, ar ēgēniku, kas sākotnēji bija britu izveidot it kā zinātni, kuru pēc nacistu eksperimentiem nācās pārdēvēt par ģimenes plānošanu un tam līdzīgi. Tomēr šo var uzskatīt par zināmu alternatīvo mēdīju panākumu, un tas rada cerību, ka viss vēl nav zudis. Jo ir vērojams diezgan liels pavērsiens tajā, kāda bija globālistu retorika 2020. gadā un kāda tā ir tagad.
Toreiz viņi atklāti sauc pēc lielā reseta un totalitāras kontrolas, bet tagad atkal kļuvuši daudz uzmanīgāki un pacietīgāki, jo, acīm redzot, kaut kas tomēr ir nogājis greizi, un viņu plānotais zibeņskarš pret cilvēci nav izdevies. Tāpēc atkal jāpāriet uz netik atklātām un ilgāku laiku prasošām metodēm. Kopumā ņemot, šī ir laba ziņa, tomēr nedrīkst aizmirst to, ka patiesībā visi viņu bubuļi, gan covid, gan klimata pārkaršana, ir nekas cits kā fars, lai realizētu konkrētu un pavisam neslēptu mērķi – koncentrēt visas pasaules bagātības un resursus ļoti šauras elites nagos. Te nekam nav sakara ne ar rūpēm par klimatu, ne par sabiedrības veselību. Tas viss ir tikai dūmu aizsegs viņu pašu radītai krīzei. Tas ir tikai un vienīgi par naudu un kontroli, kur galējais nolūks ir panākt vadības pārņemšanu pār ikvienu cilvēku sadzīvi, jeb tā sauktais mikromanagements, kur tad oligarhāts lemj par to, kuram ēst, kuram nē, ko ēst un cik daudz. Jebkāda uzvedība, morāle un principi tādā sabiedrībā būtu totāli pakļauti šim sātanistu iegribām. Tāpēc ir jāturpina mosties, saprast šo plānu un tikpat veiksmīgi panākt arī citu tās sadaļu izgāšanos. Mums ir ļoti daudz ko darīt tā sauktajā mājas frontē, kur joprojām intensīvi tiek stumdas dažādas bērnu grāmatiņas ar saturu, par kuru to izplatītājs vajadzētu nosūtīt pie psihiatra pēc palīdzības. Pieņemt to par normu vai izgaismot kā izvērtību, tas joprojām ir un paliek gan katra paša, gan kopējais sabiedrības veselības rādītājs. Kas ir tā institūcija, kura parasti vienmēr gūst milzu peļņu, neatkarīgi no krīzēm un valstī valdošās nabadzības? Kas ir tas, ko vienmēr pirmām kārtām cenšas glābt valdošie politiķi un kam vienmēr tiek atdota nodokļu maksātāju nauda tik līdz draud bankrots? Jā, tās ir bankas. Tieši to mēs varam lasīt arī mūsu medijos, kuri pie aizvien pieaugušās iedzīvotāju nabadzības un ekonomikas lejupslīdes ziņo par aizvien lielāku banku peļņu. Atceramies arī Pareks glābšanas operāciju un to, ka faktiski jebkurā pasaules valstī banku glābšana ir absolūti prioritāte. Protams, tas atkarīgs no to apjoma, jo kādas mazākas bankas reizēm arī bankrotē, bet lielo banksteru peļņa no tā nekādi necieš. Rodas likumsakarīgs jautājums, bet kā tas iespējams, ka pie aizvien lielākas nabadzības bankas gūst aizvien lielāku peļņu? Ko mēs vispār zinām par attiecīgās sistēmas darbību? Nevien tas, bet kaut kādā veidā bankas ir kļuvušas arī par kontrolas mehānismu, kas faktiski nosaka to, kā mēs vispār drīkstam lietot savu naudu, par visu ir jāatskaitās un ir neskaitāmi limiti, kas aizvien palielinās. Vēl vairāk. Nu jau bankas pavisam atklāti formē pat sabiedrības morāles principus, atbalstot dažādas perversijas un krasojoties attiecīgās krāsās. Un visbeidzot, nesen pavisam atklāti Rietumu bankas Latvijā pārstāve tātad izziņoja globālistu plānu par to, ka Latvija ir jākļūst par bezskaidras naudas valsti. Kas tad īsti ir bankas un kas devis tām tiesības diktēt visus šos noteikumus? Dodiet man iespēju drukāt naudu, man ir vienalga, kas tai valstī ir pie varas, tā savulaik teica Amsels Rotšilds. Labi, bet bankas parastās jau naudu it kā nedrukā, tās taču ir tikai starpnieki un cilvēka palīgi, kas pieņem noguldījumus un izsniedz aizdevumus, vai ne tā? Izrādās, ka viss nebūtu nav tik vienkārši, un tāpēc par banku sistēmas darbību cilvēki ikdienā pat nedomā, jo tās ir kļuvuši par ikdienas dzīves neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc būs interesanti izpētīt, kā tad īsti tas viss strādā, jo izrādās, ka nekas tur nav skaidrs pat ekonomistiem, jo par banku darbību un to lomu eksistē veselas 3 teorijas. Tā, ko mums māca šodien par bankām kā starpniekiem, kas ievāc naudu un izdala resursus, balstoties uz savu kapitālu, par galveno kļuva tikai pagājušā gadsimta 60. Tā to arī sauc par starpniecības teoriju. Bet pirms tam, no 30. gadiem, valdošā bija cita teorija, ko sauc par daļējās rezerves teoriju. Tās ideja ir tajā, ka, lai arī atsevišķi katra banka joprojām ir tikai starpnieks, bet to kolektīvais spēks kopā jau kaut kādu naudu tomēr rada arī pats. Un tad, ejot vēl dziļākā pagātnē, ir vēl trešā, jeb chronoloģiski tā ir pati pirmā teorija,
kas pastāvēja pagājušā gadsimta pirmajos gadu desmitos. To sauc par kredīta radīšanas teoriju, un tā vēsta par to, ka bankas tiešā veidā rada naudu no zila gaisa, un starpniecība it nemaz nav galvenais to peļņas avots. Pirmais šo teoriju aprakstīja Kembridžas profesors Henrijs Makleods savā grāmatā Banku teorija un prakse jau 1866. gadā. Tā vēsta par to, ka bankas nav ierobežotas savā kapitālā un ka tās var izdot jebkādu kredīta apjomu par jebkādiem procentiem, jebkurā laikā. Saprotams, ka to visu ir jādod ar īstu naudu, kura dabā neeksistē un vēl ar procentiem, bet tas nozīmē reālu darbu, laiku, enerģiju, kas cilvēkam ir jāvelta. Bet aizvien pieaugošais parāda apjoms pasaulē tad beidzot arī noved pie tā, ka tas sāk plīst, jo šiem parādiem seguma taču nav un to sadot nav iespējams. Vai nav interesanti, ka tieši šī it kā elementārā un patiesākā teorija, banku prakse arī bija pati pirmā un tikai pēc tam parādījās tās pārējās, kurās šis galvenais banku mahināciju mehānisms un naudas taisīšana no zila gaisa tika noliegta aizvien vairāk, līdz kamēr tās kļuva tikai par nevainīgiem starpniekiem šodienas versijā. Par šīs teorijas pēdējās pirmavot var uzskatīt britu ekonomistu Džonu Keinu, kas to izvirzīja savā 1930. gada grāmatā Naudas traktāts. Līdz ar šīs teorijas nostiprināšanos faktiski makroekonomikas modelēšanā bankas vispār netiek pat ņemtas vērā, jo saskaņā ar šo versiju tās jau neko tajā neienes. Un tagad jautājums, ja reiz eksistē 3 šādas teorijas, tad kāpēc nav ticis veikts kaut kāds tests, lai pārbaudītu to, kura tad ir pareiza? Tas taču ir izdarāms ļoti vienkārši. Ir jāpārbauda tas, kas notiek bankas kontos brīdī, kad tā izsniedz aizdevumu. Vai tās rezerves patiešām samazinās, vai tā veids kādas darbības, aizņemas no citiem, vai arī nenotiek nekas, bet tikai klienta kontā parādās attiecīgā summa. Tas taču būtu interesanti, vai ne? Izrādās, ka šāds eksperiments patiešām ir noticis pirms 10 gadiem. Ir šāds dokuments, kurā ir aprakstītas gan šīs visas teorijas, gan veikts praktisks eksperiments. Tika mēģināts runāt ar daudzām britu un vācu bankām, taču visas atteicās, jo saprotams, ka atklāt savas iekšējās procedūras neviens negrib. Tomēr atradās kāda maza vācu banka ar nosaukumu Raiffeisen Bank Wildenberg, un 2013. gada 7. augustā tika veikts darījums ar 200,000 eiro aizdevumu, kas tika dokumentēts un izsakots. Īsumā runājot, tas apstiprināja tieši to, par ko te ir runa. Bankas rezervās nekas nemainījās, nekāda paņemšana no citurienes nenotika, bet klientu kontā šie 200,000 vienkārši uzradās. Tas viss ir aprakstīts un izsakots vairākās tabulās un aprakstos, bet fakts paliek tas, ka mūsdienu ekonomiskā sistēma un banku loma tajā ir nekas kā kārtējie meli. Un šī fona mūsu skapja prezidenta solījuma cīnīties ar banku patvaļu ir vienkārši komiski. Kā var cīnīties ar to, kas ir īstie saimnieki un kam pieder vara uzburt naudu no gaisa? Nu, lūk, tas arī ir izskaidrojums tam, ka pēc aizvien pieaugošas iedzīvotāju nabadzības bankas gūst aizvien lielāku peļņu. Tas ir tāpēc, ka cilvēki aizvien vairāk ir spiesti ņemt kredītus, lai vispār kaut kā savilktu galus kopā. Un bankas ar tiesu izpildītājiem gan piedzīs visu pēdējo centu un atņems visu, kas cilvēkam vēl pieder. Tāpat laikā reāli nekāda zaudējuma no uzburtas naudas pazaudēšanas patiesībā taču tām nav. Tāds ir šis vēlnišķīgais mehānisms, un šeit rodas jautājums, vai ir iespējama sadarbība un ekonomika bez šiem parazītiem. Jā, ir, un tās ir dažādas vietējās krājaizdevu sabiedrības, kādas tiešām ir bijušas un kas varētu darboties uz godīguma principu, kad visi kaut ko samet un tad to aizdod tam, kam tiešām vajag. Protams, ne jau kārtēji iPhone iegādēji, bet tas jau ir cits stāsts. Lai arī pasaulē tā sauktā woke ideoloģija sāk nedaudz pierimt, pie mums tas viss inerces pēc vēl kādu laiku noteikti būs, jo vietējie pakalpiņi tik ātri globālos procesos nespēja orientēties. Gan jau būsiet dzirdējuši par pēdējā laika sociālos saceltu ažiotāžu saistībā ar kādu it kā nevainīgu grāmatiņu par seksuālo izglītošanos bērniem, kura patiesībā pavisam nopietna vēsta par dzimumu sajaukšanu tiem, kuriem tāda īsti vispār nav.
Kāpēc tas viss būtu jāzina bērniem tā vietā, lai mierīgi baudītu bērnību? Tāds, diemžēl, šodien ir rietumu vērtību uzstādījums, un šīs grāmatas autori ir 2 vācu tā sauktie seksuālie pedagogi, kuru mājaslapā atrodams vesels klāsts ar līdzīgām grāmatām. Tas viss aizvien vairāk tiek ievazāts arī pie mums. No vienas puses ir labi, ka salīdzinoši vienaldzīgā sabiedrībā kaut kas beidzot nedaudz to ir sakustinājis un spēja raisīt kaut nelielu sašutumu par to, kas notiek ar mūsu bērniem. No otras puses, šī izvērtība invāzija vēl mēģina attīstīties, un šī nemaz nav vienīgā tāda grāmata, ko jau paspējušas sadrukāt mūsu izdevniecības. Arī zvaigzne ABC iepriecina ar veselu klāstu līdzīgu šedevru. Te ir atrodams grāmatas ar nosaukumu Ceļvedis zēniem gandrīz par visu, tāda pati arī meitenēm. Tās domātas bērniem no 10 līdz 12 gadu vecumam, un tajās var iepazīties ar to, kas ir seksuālā identitāte, LGBTQ++, kvīri, biseksuāļi, transpersonas, nebināri un visi pārējie dabas brīnumi. Jo kāds ir izdomājis, ka nākotnē 10-gadīgam bērnam svarīgāk ir būt informētam par to, nevis darboties kādos praktiskos pulciņos un izprast dabisko pasauli sev apkārt. Protams, uz šī fona grāmatiņas bērniem par klimata pārmaiņām, kāds arī šobrīd pieejams tai pašā Jāņa Rozes grāmatnīcā, varētu šis pavisam nevainīgas. Taču, ja mēs saprotam kopējo ainu un lielo plānu, kādu to izdomājis globālo pervertu kults, tad viss kļūst skaidrs. Tāpēc aplūkosim lielo pasaules tendenci, kur mūs cenšas bīdīt vietējie globālistu pakalpiņi. Un tas joprojām ir vienotas pasaules valdības izveide, jo uz to ir vērsts ik viens process pasaulē, ko mums skandina līdz 2030. gadam. Ja reiz ir paredzēta vienota pasaules valdība, tad te būs vajadzīgi arī pareizi audzināt pilsoņi. Loģiski taču, vai ne? Tādi, kas jutīsies vainīgi pie klimata pārmaiņām, izvēlēsies dzimumu, dzīvos digitāli pārvaldītā distopijā zem farmas kontroles. Tāpēc tādus jāsāk audzināt jau šobrīd, un tāpēc ir izveidota īpaša programma bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem ar nosaukumu Generation Global, jeb globālā paudze. Tās nolūks ir skaidri uzrakstīts. Ar starpkulturālu dialogu palīdzību izveidot zinošus un atvērta prāta globālus pilsoņus, kas spēj dzīvot un pieņemt jauno pasaules kārtību. Ar šīs programmas stāv Tonija Blēra institūts. Šis kungs bija Lielbritānijas premjerministrs laikā, kad kopā ar kauboju Džordžu Bušu viņi organizēja iebrukumu Afganistānā un Irākā, kas balstījās uz meliem, un tā rezultātā tika izpostīti visi tuvie austrumi, kas noved pie miljoniem upuru un bēgļu. Taču kā tas rietumu pasaulē piedien, nekāda atbildība par šiem noziegumiem tā arī nav iestājusies. Tā vietā Blēram ir Globālo pārmaiņu institūts, kurš ir vēl viens globālā astoņkāja instruments klimata histērijas un visas tās sauktās iekļaujošās ideoloģijas stumšanai arī bērnu prātos. Aiz ārēji skaistās fasādes te tīri labi var redzēt visas tās pašas globālistu galvenās tēzes, ar ko tie skalo smadzenes arī pieaugušajiem. It kā cilvēka radītā klimata katastrofa un plūstošā identitāte, kas mainās atbilstoši sociālajai videi un kultūras īpatnībām. Nu jau paši varat saprast, ko tas nozīmē un kas notiek tad, ja kāds izdomā sevi identificēt par kaut ko citu, nekā daba viņu radījusi. Taču nākotnes pasaules pilsoņu globālistu ieskatā acīm redzami ir tieši tādi – plūstoši, iekļaujoši un nepiesaistīti nekam, kas vispār definē cilvēku, dzimumu, tautu un tās nacionālās īpatnības. Jo tikai tā ir iespējams izveidot to, ko vēlas globālisti, un tā ir amorfa masa, bez sapratnes, kas tie ir, un tad pārtrauc eksistēt vispār. Šai programmai ir arī mobila aplikācija, ko var uzinstalēt vietālrunī un uzsākt dialogus par šīm tēmām. Kāds ir tā visa patiesais nolūks? To varam redzēt jau šodienas statistikā. Saskaņā ar veiktiem aptaujām ASV, nu jau katrs 5. jaunākais paaudzes pārstāvis sevi identificē ar kaut ko citu, no plašā varavīksnes klāsta. Redzam to, cik strauji šī kropļošana pieņemas spēkā ar katru paudzi, un tas ir vistiešākais šīs propagandas un tādas izglītības rezultāts. Šādā trajektorijā nākamā paudze var sajukt prātā jau uz 50 vai vairāk procentiem, un visa tā rezultāts ir strauja planētas rietumu hemisfēras depopulācija, uz ko arī strādā globālisti visos iespējamajos veidos. Tāpēc visu šo grāmatiņu un programmu patiesais nolūks ir tieši tāds. Tas ir smalks Overtona loks darbībā ar nolūku panākt tādu pašu statistiku arī pie mums.
Šī tad arī ir mūsu pēdējā cīņa par savas tautas nākotni, jo pazaudējot šo, vairāk iespēju mums nebūs. Un šie naidīgie elementi jau ir mūsu grāmatu plauktos, un tos aktīvi mēģinās stumt arī skolās. Atkal atgriežamies pie tā, cik svarīgi ir nepieļaut Stambulas konvulsijas realizāciju praksē, pat ja juridiski tā tiks pieņemta. Turpretī ir liela nauda, mēdīja un propagandas mašīna, bet mūsu instrumenti ir sirdsgudrība, mīlestība un patieso vērtību mācīšanās gan sev, gan to nodošanu mūsu bērniem. Mums sanāks, ja tam noticēsim. Daudzi no jums noteikti atceras sāgu par tiem mistiskiem līgumiem, kādi tika parakstīti starp valstīm un eksperimentālo šļuru piegādātājiem. Pateicoties tiem, arī mūsu valstī joprojām ir jāiepērk šīs pilnīgi bezjēdzīgās un bīstamās substances par 63 miljoniem eiro. Tāpat tas ir visās citās valstīs, un vagariekuši Eiropas komisijas ir stingri noteikuši, ka neviena valsts nevar izsināt kaut kādas sarunas atsevišķi. Turklāt jau martā mūsu pašu mediji rakstīja par to, ka arī pret kādām citām iedzīgākām zālēm tās samainīt nevarēs, piemēram, onkoloģijas pacientiem nepieciešamajām. Un tas viss pateicoties Eiropas korumpētajai pārvaldniecei Fon Leyenei, kur savulaik pamanījās slepu sarunāties ar Pfizer bosu burvu un sapirkties miljardiem dozu visai Eiropai. Par šo joprojām nav nekādas skaidrības, un ja atceraties, tad vairāk Eiropas parlamenta deputāti Covid laikā runāja gan par šo, gan par īsteno šīs substances efektivitāti un drošību. Viņi toreiz arī demonstrēja šos publiski pieejamos līgumus, un tur skaidri bija redzams, ka lielākā daļa tajos rakstītā vienkārši ir aizklāta. Līdz ar to pat viņiem nebija iespējams ar to īsti iepazīties un saprast, kas tad tieši tur ir rakstīts. Taču tas viss netraucēja Fon Leyenei šī gada 13. septembra runā lepni paziņot, ka zem viņas vadības ir novakcinēts vesels kontinents un liela daļa visas pasaules. Atliek tikai jautājums, bet ar ko tad? Oficiāli publicētais līgums ir uz 104 lapas pusēm, un lielākā daļa no tā viss izskatās šādi. Gandrīz viss ir aizklāts ar melniem pleķiem, nekas nav skaidrs ne par ko, bet no 60. līdz 104. lapusē vispār nav neviena teikuma, tur viss ir slepens un aizklāts. Bet pa šo laiku ir bijis kāds interesants notikums, proti pagājušā gada 22. februārī tāda organizācija ar nosaukumu Health Justice Initiative iesniedz prasību Dienvidāfrikas tiesā atklāt šīs valsts līgumu ar šīs pašas Pfizer kompānijas līguma saturu. Pirms tam prasība tika iesniegta Dienvidāfrikas Nacionālajā veselības dienestā, kas, protams, atteicās to darīt, un tad šī gada 17. augustā Pretorijas tiesā tika panākts spriedums, kurā šīs valsts attiecīgais veselības dienests bija spiests izlikt atklātībā attiecīgo līgumu pilnā apjomā ar visu informāciju, ieskaitot gan pasūtīto daudzumu, gan cenu. Intereses pēc te var redzēt, ka kopējais pasūtījuma apjoms ir 50 miljonu dozu. Piegādes grafiks 21. gadā bija sadalīts pa 4 partijām, un katra doze tiek tirgota par 12 ASV dolāriem. Kopējā līguma summa sastāv $600 miljonus vēl bez nodokļiem. Turklāt līguma slēgšanas brīdī FDA vēl nebija šo substanci apstiprinājusi, tāpēc te ir tāds punkts, ka, ja tas nebūtu noticis līdz 21. gada jūnijam, tad iemaksāties $100 miljonu priekšapmaksas tiktu atgriezt atpakaļ. Un tādi cipari mums ir tikai par vienu valsti. Tālāk tur seko vēl visādi papildinājumi un tā tālāk, bet šai sakarā svarīgi ir pašiem savām acīm pārliecināties par to, kā izskatās Pfizer imunitāte pret jebkādu tiesvedību un kas ir teikts par šīs substances drošību un efektivitāti jau toreiz. Te ir atsevišķa sadaļa, kas nosaka par pienākumu valsts vadībai aizstāvēt gan Pfizer, gan visas tās apakškompānijas, kontraktorus, izplatītājus, servisa nodrošinātājus, klīnisko pētījumu veicējus, visas postu izstrādē tiešā vai netiešā veidā iesaistītās personas, direktorus, darbiniekus un tā tālāk. Vārds sakot, tik viens, kam ir jebkāds sakars ar šo poti, ir absolūti svēts un neaizskarams pret jebkādām prasībām, zaudējumu piedziņu vai atbildību par to, ko šī substance var nodarīt. Bet ko tā var nodarīt,
To neviens nezina, ieskaitot arī pašu Pfizer. Laikā, kad mums visiem tika skandināts par drošo un efektīvo poti, kas pasargāšot no saslimšanas un transmisijas, un stāstīja, ka visi klīniskie testi esot pabeigti, tad skarbā patiesība ir tāda, ka šajos līgumos skaidri izlasīja to, ka tas viss bija un ir meli. Tas, kas ir aizklāts publiskā Eiropas versijā, ir izlasāms šeit, un tas skan tā, ka ilgtermiņa efekti un efektivitāte šobrīd, jeb to brīdi, nav zināma. Ir iespējams blaknes, kādas šobrīd nav zināmas. Pircējs saprot, ka šis produkts nav palaižams sēriju veidā. Tad kā sauc procesu, kurā cilvēkam tiek ievadītas vielas, kuras efekti nav zināmi un nav izpētīti? To sauc par medicīnisku eksperimentu. Un panākt to ar draudiem un šantāžu, tas ir noziegums pret cilvēci, bet tieši to taču mēs arī teicām no paša sākuma. Bet vēl interesantāk ir tas, ka arī Eiropas līgums jau faktiski atklāti ir pieejams vairāk kā 2 gadus un bez nekāda tiesas sprieduma, jo to jau 21. gada aprīlī publicēja itāļu kanāls RAI. Uz to toreiz atsaucās arī Spānijas viens no lielākajiem mēdījiem Vanguardia, un arī Eiropas Reuters to pieminēja. Tikai neskapēc pēc dažiem rakstiem par to tēmu viss pieklusa un mediji turpināja slavas dziesmas un mudināja visus špricēties. Tas joprojām ir tur atrodams, un te var redzēt pasūtījumu, piemēram, uz 200 miljoniem pošu, ar iespēju papildus pasūtīt vēl 100 miljonus, un cena par 1 dozi Eiropā bija 15,5 eiro. Varat parēķināt, kāda tur sanāk kopējā summa. Šeit iepriekš aizklātajās lapās var izlasīt arī to, kā Eiropas komisija apņemas reklamēt šo produktu kā globālu labumu. Protams, arī šeit ir tā sadaļa par atbildību, kuras nav. Katra valsts atbild par sevi, un visi Pfizer darbinieki ir neaizskarami. Bet pats galvenais rindkopa par to, ka valstis saprot un atzīst substances steidzamo izstrādi un to, ka tās efekti un drošība ilgtermiņā nav zināmi, ir arī šeit un, saprotams, visos citos līgumos ar visām valstīm. Līdz ar to katra valsts atzīst to, ka ir spiedusi savus pilsoņus piedalīties šajā eksperimentā, kuras sekas nevarēja būt un joprojām nav zināmas, jo viss tikai sākas. Tās atklājas tikai tagad dažādos pētījumos un statistikas kļūst aizvien biedējošāk. Taču par to joprojām neviens īsti nerunā, šī tēma joprojām tiek cenzēta, bet Eiropas zāļu aģentūras lapās tā rakstīts, ka vakcīnai jau nemaz nav noteikts kaut kāds minimāls efektivitātes procents. Nu lūk, un ko no šī visa mums būs saprast? Nu vienkārši atcerieties šo, kad jums atkal nākamo reizi piedāvās piedalīties drošā un efektīvā eksperimentā ar nezināmām sekām, jo tādi jau noteikti vēl būs. Kā redzam, tad mēs vairāk pievēršamies tam, ko ir tas jēdziens mājas fronte, tas saucās angliski home front. Tas nozīmē to, ka pašu mājās ir pietiekoši daudz lietu, kam jāpievērš uzmanība. Tā kā tās lielās globālās milzīgās lietas mēs ietekmēt īsti laikam jau nevaram. Mēs gribam domāt, ka mēs varam, un mums ļoti patīk, mums ne. Mūsu valstī patīk iesaistīties globālajās lietās, bet vajadzētu sākt ar sevi. Kā vakar kāds brīnišķīgs klīniskais psihologs Arēnā Rīga teica, ja mēs katrs sakārtotu pats savu māju, savu vidi, tad pasauli jābūt labāka vieta. Par kādu cilvēku mēs runājam? Jā, mēs bijām aizgājuši uz Jordana Petersona lekciju. Doktors Jordans B. Petersons. Jā, kas tik viņš nav. Faktiski, varētu teikt, ka mūsu valstī un valdošai tā saukta elitei būtu steidzami jāpierakstās konsultācija pie šī cilvēka, jo viņš var palīdzēt. Viņš var palīdzēt. Cerams, ka viņš ir vienīgais, kas vēl var kaut ko palīdzēt. Jā, bija patiesa gods viņu redzēt dzīvajā, visu šo te gan Covid laiku, gan visu trako periodu pēdējo gadu laikā bija tas prieks klausīties viņa vēstījumos internetā, un Latviju viņš apciemoja. Bija prieks redzēt daudzus mūsu tautiešus, kas tiešām bija tur, bija diezgan labs apmeklējums, kas bija diezgan pārsteidzošs, jo tiešām izstāst, tad varbūt nav viss zudis vēl. Vislabāk jau to raksturo tas, ka mums vietējie tā sauktie mediji, kas mums ir, ko
ņemot vērā par tām lietām, par ko šis cilvēks runā, par ko viņš iestājas un ko viņš neatbalsta, tas ir viss tas, par ko mēs arī runājam. Viss klimata afēra, viss šī genderoloģija un viss tas ārprāts. Tā kā viņš ir pret to, viņš ļoti sulīgi izteicās par tām lietām. Ļoti drosmīgi, sulīgi, pareizi. Tā, ka tā tiešām ir jāmāk, ja mēs labāk nepateiktu. Nē, mēs nepateiktu. Tāpēc tas radīja atkal reakciju tajā mūsu pervertu midziņos, kas ir mediji, visi tie Delfi TV neti, metās ķengāt cilvēkus, kuri steidzot klausīties, ko Krievu propagandu. Lai gan tiešām neviens vārds par to tur nebija, runa bija par ļoti svarīgām un sāpīgām tēmām. Kā jau mēs zinām, šie maģiskie burvju vārdi, Krievijas propaganda tagad jau tiek veltīta. Jau tie laiki seni pagājuši, kad tur bija antivakseri, ka bija kaut kādas specifiskas grupas, tagad tie ir mātes, tēvi, bērni, dēvi, meitas, visi, kuri runā, ka tā ir jābūt, tie jau ir jau... Īsāk sakot, jebkuram, kuram ir kaut nedaudz veselā saprāta, tas ir Kremļa aģents. Jā, jau visi ir iznākuši gaismā. Cik tur ir, nezinu, 90% Latvijas iedzīvotāji, cerams, ka tik daudz ir Kremļa aģenti, jā. Cita starpā, kas bija interesanti, tur viņam bija arī jautājumi, tika uzdoti beigās. Tur bija arī otrs vēl publicists, Daniels Murrejs, laikam. Jā. Un bija Petersona sieva. Beigās pēc tās lekcijas bija vēl jautājumu sadaļa, kas izvērtās vēl par... Veselu šovu, jā. Bija iespējams skatītājiem nosūtīt savus jautājumus, ko arī viņa sieva nolasīja. Bija daži jautājumi, bet viens bija interesants. Tur bija arī tāds, tur tika jautāts, ko viņi uzskata par to transgenderismu, bet tur bija tas tā pasniegts tā, ka Latvijā to mēģināja ieviest, bet tā kā tas esot apturēts. Jā, ka mēs kā tauta esot to apturējuši. Mums gan bija dažas jautājumu zīmes uz galvas, jo it kā, cik mēs zinām, tas ir tikai pilnā sparā, bet ko mēs pēc tam izdomājām. Laikam tas bija domāts varbūt tā, ka cilvēki ir sākuši vākt parakstus un kaut ko dara vai mēģina apturēt. Reāli apturēts tas tā kā vēl nav. Tas tikai mēs to varam izdarīt, bet tā doma ir tajā. Mēs izsecinājām to, ka mēs zinām to, ka ir tāda prediktīvā programmēšana, ko ļoti uztiek mums to visu tumšo nākotni, visu tās briesmas, ko te visi publicisti te raksta, kas tik būs un kas tik nebūs, valdība jau taisās bēgt un kas. Cikot, viņi spiež to savu drūmo nākotni, it kā tas jau būtu noticis, bet tā nemaz nav. Un arī vakar šis pats cilvēks ļoti skaidri izteicās par to, ka kāpēc tas ir jāpieņem. Tā nav taisnība. Tas ir viņu murgainajās fantāzijās radīts kaut kas, ko viņi grib uzspiest mums, un it kā mums nav izvēles, bet izvēle ir. Izvēle ir. Un, ko viņš teica, mēs pieņēmām to, ka jau ir izskanējusi šī te pozitīvā programma. Ziņa, programma, kad tas ir apturēts, un mēs to pieņēmām kā šo te projicēšanu nākotnes. Visi mēs kopā pieņēmām, ka tas ir apturēts. Tagad atliek tikai realitātei to piepildīt. Jā, tur bija vairāk tūkstoši cilvēku, kas bija ļoti pārsteidzoši daudz. Jā, tomēr tas nebija nekāds koncerts, nekāds tur lētais balagāns, bet ļoti nopietna lieta. Prieks par to, ka tomēr ir vēl daudz cilvēku, kam interesē kaut kas nopietns, nevis lētās izklaides. Aicinām šos cilvēkus arī piedalīties visās citās aktivitātēs, teiksim tā, par ko runāja arī Petersons. Viena no tuvākajām aktivitātēm, kas mums ir, ko mums vajadzētu labi izdarīt savu bērnu un tautas labā. Ar to Stambulas konvulsiju, par ko mēs runājam un ko es rakstu, tur jau arī vēl viss nav beidzies. Skan tas, ka Latvija it kā esot apņēmusies, to bišķi politiķi ir apņēmuši to ieviest līdz gada beigām. Tas ir viņiem dotais uzstādījums. Savukārt mēs esam apņēmušies izdarīt visu, ko mēs varam, lai to nepieļautu. Laikam, cik es zinu, 8. novembrī būs kārtēja akcija. Cik es saprotu, pati svarīgākā tas tā laikam būs tā galējā lemšana. Cik es zinu, tie atkal būs tie parakstu skatīšana vēl, jo tie, kas tika vēl savākt pa virsu. Pati galvenā ratificēšana laikam tā vēl arī nebūs, bet katrā ziņā tas būs atkal notikums, kur ir izsludināts pikets. Un tad mēs laikam arī iesim. Mēs noteikti iesim un no sirds aicinām visus, kam interesē nākotne. Ja ne sava, tad vismaz bērnu, jo sēdēt mājās un
teikt, ka visu nolēms, tas šoreiz nestrādās. Nu jā, tāpēc, ka galu galā tas viss strādā abos virzienos, jo patiešām ir tas, ko ir izlēmuši kādi citi, un ja mēs neesam izlēmuši paši sev kaut ko, tad mums atliek pieņemt to, ko mums grūž citi. Kaut kāds nolēma mūsu vietā, jā. Bet ja mēs tā negribam, mēs gribam darīt savas lietas. Mēs varam nolēmt paši un darīt tā kā ir labi mums un mūsējiem. Tā kā pie šīs pozitīvās nots arī paliksim, un tad tikšanos līdz nākamajai reizei. Jā, vai arī protestā, 8. novembrī. Jā. Visu labu! Visu labu!